Skaties, Mercedes mums uz ekoloģijas izņemšanos un jaudas celšanu kopā ar jaudas stendu ar datalogiem. Ko mēs viņam izdarījām? Klients atvedē, jo viņam kvēf filtrus viņš mazgāja 3 reizes. Reāli ņēmē ārā, lai ķīmiju vēl kaut ko tik nedarīja, un viņš pateica, viss stop, man apnīk, es viņu ņemu ārā. Viņš atbrauc pie mums, mēs viņu izņemam ārā, samietinājam, saslipējam, nokrasojam, sakartojam, atprogrammējam ekoloģiju, atprogrammējam flāpītes, atprogrammējam EGR vārstu, uzlikam viņu uz jaudas stenda, izmērējam viņam jaudu. Viņš ir 2010. gads, 3 litrai dīzelis, viņam oriģināli ir jābūt 235 zirgi un 540, operatori saka 540 griezes moments ir jābūt viņam oriģināli, bet uzliekam uz jaudas stenda, noņemam visus avārijas režimus, viņam ir 211 zirgi un 467 griezes moments. Uz mūsu čipa mēs viņam sačipojam, uztaisījām normālu čipu, uz mūsu čipa 233 un 537 griezes moments. Bet, protams, tai mašinai ir jābūt krietni vairāk. Mēs uztaisījām datalogus un paskatījāmies, kas viņam traucē, kas viņam neļauj braukt. Tad uz oriģinālā faila datalogi uzrada turbinas spiediens 1,5 bāri 2500 milibāru, tā kā Latvijā mēs esam pieraduši pie bāriem, tad atņem vienu, būs 1,5 bāra. Uz čipota uztaisim 1,8 bāra, drusku reila, degvielas, visu saregulējam, atslēdzam avārijas režimu saistībā ar ekoloģiju un pieregulējam. Bet problēma vislielākā ir interkuleris gaisa. Viņam pārsniedz 40 grādu, viņam ir 77 grādi, gandrīz pie 1,8 būsta, varat apskatīties. Ir problēmas ar pašu interkuleri. Tad redzat, pat ir jābūt 40, bet ir 77 pie 1,2773, tas ir milibāri, ir bāros 1,77, gandrīz 1,8 turbinas spiediens. Atmosfērai spiediens viņam ir ok, 1005 kilopaskāli. Vispārēji parametri mums sakrīt un viss ir labi, bet izņemot temperatūru. Visticamāk viņam interkuleris mainīts vai aizsarējies. Tūlīt tas būs nodota visa informācija īpašniekam, viņam vajadzēs sakartot to interkuleri un viņam atversies tā jauda aizies ļoti labi. Tagad čipojot vienkārši bez datalogiem, vienkārši plikot tā čipu ierakstot iekšā un klientam iedodot šitādus rezultātus, viņš pilnībā būs priecīgs. Ja mašina nebūs uz jaudas stenda, viņš nezinās, kāda reāli ir jauda, bet starpību, piemēram, tos pieliekam klāt viņam 65 ņūtonus. Protams, tu jūtīsi, tu izbrauksi un teiksi, liels tavu paldies, man mašina brauc ļoti labi, es vairs neko negribu un viss ir čotka, bet reāli tas tā nav. Ja tu taisi datalogus un lieki mašinu uz jaudas stenda, tad tu visu pareizi redzi to, ko mēs arī šeit savā darbnīcā darām. Vai mašina uz jaudas stenda, vai nav uz jaudas stenda. Mēs paņemam datalogus, izbraucam vai uz ceļa, vai uz jaudas stenda un pilnībā visu redzam. Tā kā šī gadījumā mašinai ir problēmas ar gaisa sistēmu, samainīs, sakartos, kritis temperatūra, pacelsies jauda. Protams, varam uztaisīt, ka tā mašina vēl labāk ietu, izslēgt limitus uz temperatūras un ne uz ko neskatāmies un pēc tam nokaujam motoru. Tā mēs nedaram. Uztaisam kvalitatīvu čipu, atrodam problēmu, paskaidrojam, kas un kā un aizies. Parasts piemērs vakar bija Volvo, uzšķipojam, parādījām arī tāpat līdzīga problēma ar temperatūru, aizbrauca uz Interkāra, nopirka viņš citu dačiku. Šodien man viņš no rīta WhatsApp uzrakstīja īziņu, kad saka, Džeki, super, paldies, mašina vispār, kad diena un nakts, kaut un mašina jau bija čipota, bet ne tā, kā mēs čipojam, mēs pārtaisījām failu, sakartojam ar datalogiem un mašina brauc vispār ideāli. Tā kā redzi, lūk, tavu vajag profesionālu labu čipu, jaudu, pieteicies pie Džekiem, kam ir jaudas stends un saprot un taisa datalogus. Mēs to visu darām jau ļoti daudz gadu un visādām dažādām mašinām. Jauku jums dienu. Čau!